Texas, a 100, windy 3. Okay, Labdien. šodien no tālās Liepājas atbraucis Valts Skuja. Ar autobusu. Bet mūsu skatītāji, viņiem to zina kā pedofilu dāvi no Ka nelūgtajiem viesiem. Bet mēs to pirms tam iepazināmies, pasēdējām, pačtojām, un tu īstenībā neesi galīgi dzīvē kā tavs Izrādās, ka viņš nav pedofils dzīvē. Nē, es teicu, man patīk, tu 40 plus, tā kā Šakīra skaista un... Man nebija īsti castings tam visam. Man paņēma, paņēma pastījās uz mani, bet tas bija... Uz ielas vienkārši. Viņš pat nezināja, ka tas aktieris. Jau veic, tu pie spēļlaukuma. Skatījās jau uz meitenēm. Tas daļ jūsām varbūt bišķīt. Bišķīt atlaids, bet tev gan arī ir tā. Bērnu laukumā bildē bērns šos pagamanto piedāvājums. Vai pedofili vēl joprojām ir ar ūsām? Man liekas, nē, viņi slēpjas. Nē, bet ir gan. Man liekas, jums laik tās brilles lielās. Garš mētelis noteikti. Es nezinu, bet tās brilles šķist. Es domāju, vidējais pedofils noteikti mainījies. Tā kā, ja tu pasties tos amerikāņu šovus, kur viņas ķer, viņi izskatās, tu negaidītu, vai ne? Tas, tur nav, tas ir tā mūsu. Tur, kur tas Vitālija, ķipa malas pakaļ viņām. Bet baigi bēdīgi viņi izstās, viņi vienmēr tik nobijušies. Pedofili? Jā. Viņi jau stresē dzīvot tos pedofils. Un viņi ir tādi lieli, un viņi ir tādi speķaini, un viņi ir visticamāk kaut kādā veikalā, vai ne? Un tad viņi tur tā kā kaut ko skatās savā telefonā, un tad viņam nāk tas čuvaks ar to kameru, un tad viņam vienkārši... Vitālijs, kurš ir tā kā klādu vienu GD par kokaīnu, jau izšņauts pēc tam kāds tā kā fuming. Man liekas, ka viņš tagad cietumā nesēžot. Jā, viņi iesēdnē cietumā, viņš Filipīnās harasoja cilvēkus, un viņi ielikt cietumā uzreiz. Viņš kaut pranku taisīja, un viņu uzreiz ielikt cietumā. Viņš bija kind mans bērnības viens no YouTuberiem, man liekas, ko es skatījos, kad bija visi tie prank videoklipi. Mums nestījāt, bija visādi prank, ķipa, kaut kādi random, kur tur izjoko visu. Es viņu noladies, man bija tāds, šis ir fake pranks, viņš ir fake kaut kāds. Un tad tev bija vienalga, vai tas ir fake, ja tu biji bez bērns, un tu vienkārši skatījies, un tev bija tas fuck yeah. Man liekas, bērniem jā, bet es nesen savu čoms, tad es pa man biju šī vecāks. Viņš veic man to labu lietu, ko ieteiko skatīties. Es esmu, vai kaut filmu vai ko. Un šāds kaut kāds ghetto pranks.tv. Tur bija tie neloģiskie jautājumi. Tas ir tā kā, fakes, tā kā viņš pieeja kaut kādiem melniem, ja tur, what's up my neighbor, un tam līdzīgi tās. Fakes, tā kā. Tā varētu patikt kā komiķim šāds. Vienkārši man patīk, ka cilvēks viņam tā kā viņam sieva un bērns šos pieaudzas veiksmīgs cilvēks šos atnāk mājās, paņem glāzi viskiju, ķipā, es iešu atpūsties pēc darba, uzlaik ghetto pranks TV un tāds. Un tas arī ļoti loģiski, jo viņam nav bijis laiks iet kaut kādos internetu tur dziļumos un saprast, kas ir cringe un kas nav. Un tā nav baigi jādomā dziļās, ko šis tēls simbolizēs. Viņam ir default YouTube algoritms, viņš atnāk mājās, viņš pat nav ielogojies. Vislabāk, tā kā kaut kāds. Jā, vislabākais man patīk, tur bija tāds ar mašīnu, ķipa, un tur bija kaut kāds, nezinu, tur kaut kas pa Trumpu vai kaut kas tam līdzīgs atbalstītāji, un tad tā kā nāk, vai kaut kas tur bija par rasismu, vai ne? Un tur tā kā atnāk tāds 5 melni, viņi tā, pasties uz to mašīnu, vai ne? Tur ir kaut kāds, jā, mums ticībā vajadzētu viņi tagad sasist, un tā kā viņi klapē viņu to mašīnu, jā, un tas poļubom bija fake, diemžēl. Bet tajā brīdī man likās, wow, ko labi. Jā, runājot par aktieriem un Trumpu, es gribu uzteikt tikai ar Alfa Melanda bija vienkārši fantastiski trāpīgi Trumpa impressions, un tiešām tur arī bija tā kā varēja aizdomāties. Viņa tā kā tiešām... Man ļoti patīk, ka latviešu komiķis Trumpa. Bija tas vēl viens tas slavenais, kas visa politiķis attēlo Trumpu un tam līdzīgi. Latvijā? Bija tas, kurš kaut kāds latviešus attēloja, un viņam sanāca tā kā ok. Bija viens, viņš taisīja TikTok video, un viņš bija Rihards Čakovska uzstāšanās, un viņš bija tajā, kā viens no laikam bija Rihards Čakovskis. Tu zini? Nezinu tādu. Nezinu Čakovsku. Es vispār maz cilvēkus zinu. Tā kā, ja tas ir ok, vai ne? Jā, jau ir cik kaut 20 cilvēku. Es esmu tālu projām, un tā informācija lēni nāk. Šajā līvas klausās. Viņš liek video Instagramā, tur pastīties. Ok, jā, es notiek pastīšos. 2 gadiem nākamajā epizodē. Čakovska. Nē, man jau Vivars piedāvāja sākumā, ka lai es nāk kā Trumps arī, vai ne? Bet, man liekas, baigais rīs. Jā, kaut kāda saruna mums bija par to, kad vajadzētu nāk kaut kādā karakterē. Ja vienkārši Vivars vēlēs būt Hillary Clinton, vai mēs debatēsim? Tas nebija, tu vienkārši grib to kleitu, to bišķkastīmu uzvilkt. Man vajadzētu bišķīt research tomēr veikt. Vēlreiz kā Trumps uzvar. Debatēs, tas man tikai patīk. Viņš jau beigās, viņš jau dominēja tajās republikāņu debatēs, viņš bija pat neslīdzinām labāks. Bet tieši Clintona Baidena viņam bija diezgan līdzīgi, nebija ķipā. Jā, viņš tiešām bija tā kā, viņš mogoja visus pārējos republikāņus. Ko tu saki, ko tu tāds? Viņš vēl joprojām viņu klausīties, nevajag viņu klausīties, jo viņi neko jau nekad nav pateikuši labu, vai ne? Eilans svīst mājās, skatāšos, bļā. Stop, jā. Okay. Vai te būtu gadās, ja tev J.J. Gyllenhaals piedāvāt būt
izrādē, un tev būtu jātalo Trumps. Es būtu, fuck, yeah, tas būtu gods, jā, es ļoti labprāt to darītu. Džillingeram vēl ir kaut starp aktieriem un tagad teātris pasaulē. Es domāju, kaut kādā ziņā viņš jau tā nepazudīs. Kas būtu Džillingers salīdzinājums basketbolā vai kādā sporta veidā? Lai mūsu klausītāji saprast. Tas ir labi. Tā kā Embiids. Kaut kāds, Viņš bija labs, bet viņš bija sūdīgs. Es negribu pats. Kaut kāds tā kā, kas ir ilgi bijis, ļoti. Chris Paul. Kaut kāds Bet no latviešiem, kas ir latviešu sportists. Marcus Cousins? Viņi jau visi, tā kā, diemžēl, viņi tā kā, tas ir baigi, tomēr režisors jau visu laiku ir, vai ne, tie sportisti, tomēr viņiem ir tas pīks, vai ne, cik viņi ir 10 gadi, vai ne, 11. Bet nu Džils jau nesāk. Džils tā kā Lebrons, viņš dzert, White Row, vai kā saucās? Four Roses. Visu laiku. Kas būtu jābūt kodam? Jā. Kas? Nē, Four Roses saucās. Bet Tas ir dzēriens, jā? Jā, viņš vienmēr, kad viņam ir Four Roses. Es actually redzēju viņu veikalā, un viņš bija tā kā no lētā gala. Es nezinu, kāpēc viņš tur bija ļoti tā kā zemu, tas dzēriens, vai ne? Un es tieši tā vēl, un tieši ieraudu, pirmo reizi redzēju to pudeli, un es tā domāju, bāc, man likās, ka tas ir kaut kas pa 50, 100, jā, kaut kāds tas dzēriens. Nē, viņš bija tur standarta no 15. To buhā visu laiku tu nepirks. Jā, kad 6. dienā tā zona poku. Man vienkārši vajag šmīgi, lai es netrīks visu dienu. Es arī esmu pa vienkāršo dzērienu, jo tomēr jau tas pa kaifu un tādu kaifošanu. Un cik mēs tā varam pakaifot no tā dārgā dzēriena. Es nevaru. Jā, visu laiku bija tāds alus dzēriens, man mīļākais, vai ne, patīk. Tas process ilgākais, vai ne, un ka tu vienkārši mauc, un tā ir forši, un tā. Un tas, jā, un tas tie brūnie dzērieni atnāca, jā, jo tad es sapratu, ka tomēr, tā. Vajag tu tā pļumpē visu laiku tā, tev ir kaut kāds 100-200 grami, ko tu tā pasēdi izdzer. 200 glāzītē, diezgan daudz. 200 gramu šots. Tu pie bāri pasēdi 200 gramu glāzi, ja to fiks veiksies, un tu esi 0,4 izpīs. Jā, un tad tu zini apmēram to savu, to kaut kādu, cik tu daudz vari ko padzerties, un tu to siltumu vienkārši tur tādā veselīgā tonusā. Tas, man liekas, svarīgi. Vienkārši, ka brūnē tā kā ziemas mēneši kaut kā, vasarā. Noteikti. Jā, noteikti. Tagad ir aliņš un soliņš, vai ne? Ziemā ir vairāk tāds brendijs. Brendijs man apnika. Aliņš un autobusā. Par autobusiem. Braucu šodien uz Rīgu, vai ne? Un pirmā lieta, kas notika ar mani. Es šausmīgi gāzu, baigā vētra. Es apsēžos tur uz tādiem beņķīšiem, kas ir tā kā zem nojumes, vai ne? Kas tā kā, jā, autoostā. Un es tāds sēžu, baigais gāziens, vai ne? Man īsti negribās to cigaretu, man ilgi jāgaida pīpēt tajā, zem tās nojumes, tā kā es aiziešu uz nojumu, kur cilvēku nav, vai ne? Es apsēžos, tur, kur neviena nav, un tieši pienāk tāds kungs, viņš saka, vai neiebildīšu, vai es uzpīpēšu. Es saku, tāpēc jau es te nācu, vai ne, lai nebūtu pie tiem cilvēkiem. Un tad mēs tā sēžam, un tad viņš man stāsta, ka, kā viņš ir cietumā sēdējis, paspēja pa minūti pastāstīt, un par ko sēdējis. Kā viņš bringoja ap to, ka viņš cietumā, viņš tā... Viņš bringoja to... Jo viņiem patīk, cietumniekam patīk stāstīt. Jā, viņiem kaut kā viņš ļoti ātri to izspēja. Jo sākās bazars arī par dzeršanu vai kaut ko tam līdzīgi, vai par lietu. Tagad jau nav kur iet, viņi jau visi, kas jums nav draugu vai kaut kā tā, es viņam jautāju. Viņš saka, nē, draugi ir, bet nav vairāk tas, vai ne? Es jau vispār 10 gadus no savas dzīves papisu. Un tad viņš stāstīja par kaut kādu slīkoņu, kaut kam iesitis, kaut kas kritis, kaut kas slīdis. Es tā kā nevarēju zināt, ka viņš nemāk peldēt. Viņš, ka iepis fujekam upes vidū kaujoties. Tikai tu aizēji peldēties, sakojies upes vidū, iepis un viņš noslīgs. Vai kaut kā. Laikam vairāk no tās slīkšanas viņš nobir nekā no tās sitienas. Tas būtu kā speciāls pāns, ka tu peldoties, sakojies, tu iepis, un tu vienkārši iesit vienu sitienu, viņš kā izlaizās uz 2 sekundēm, bet viņš noslīg. Bet ja mēs būtu bijuši uz ielas bijuši, tu būtu pamoties. Tad tāds, 10 gadu, nevis 20. Tas ir apstākļu mīkstinošs faktors. Tā būtu laba filma, bet tu esi advokāts un tu aizstāv čalu, kas iepis fujekam pa žoku peldoties. Pie vēns tilta peldoties un sakāvās. Jo redz, agrāk, jo 50 padomu laikos arī alkohols bija mīkstinošs apstākļus visiem tādiem noziegumiem. Tam būtu jābūt mīkstinošam apstākļiem. Jā, jo tu bišķīt iedzer un tad tu notriec kādu, es biju pālī, un tu biji pālī, jā, viss ir safe, vai ne? Vai tu kaut ko tur tā izdara, vai bišķi tai sievai kaut kā tur iebuhņīt, tur tā pa punci stāvokli. Simpātiski par dzēršanu, man liekas. Bet tā būtu jābūt. Viņš sasrādāja dzēru, mēs visi saprotam. Un vēl kas ir, ka viņi dzēra tā kā 100 gramu. Tas ir daudz, mēs dzeram kaut kādu, es nezinu, cik ezīti, kaut 30, bet kaut kādi ir. Man liekas 50.
Vai 50 maks, bet simtnieki nekur nav. 100 pie brokastīm, bet man liekas, ir nestandarta kaut kādi tie tilpumi. Tagad tik nav kaut 40. Random nav pat 50. Jo nav vairs tā 50 simtnieks. Es neatceros, kas tas bija, jo es kaut kad ļoti random apstākļos nezinu, kāpēc es biju Fēniksā iemaldījies. Tā gadās, jā, man tā gadās. Vienkārši vajadzēja cigaretes laikam vakarā kaut ko nopirkt. Kafija pa 1 eiro, viņam labs dīls. Jā, tur vispār, ja tu to kafiju aparātā to 1 eiro, tad tā kafija tāpat atnāk, vai ne? Tu vienkārši pasties uz gaismiņām, vai ne? Un pēc tās kafijas, man liekas, man gribējās kaut kā tur vajadzēja uz miegu 50 gramu balzāmiņu, vai ne? Un man nedeva tos 50 gramus, viņi kaut kādu mistisku stilpumus man sauc, kurus es īsti pat nevaru pasūtīt, jo es nezinu, kā man 45 grami jāsaka, vai 73. Nu, nemācēju pasūtīt. Vārds sakot, tālāk. Nu, ko tev tas cietumnieks? Tev palaid vaļā tev? Nē, viņš bija gan tāds vecāks, viņam tur tāds, viņš bija chill, viņš bija maks chill, viņš bija tāds ļoti mierā ar sevi, vai ne? Viņš stāstīja, ka viņam ir sieva, viņam ir bērni, respektīvi, nav laika. Viņa tajā cietumā? To es nepajautāju. Es domāju, ka jā. Jo viņš baigi tā kā grūzījās par to, ka visa nauda, ko es varu, viņu par invalīdu pensiju viņš sāk stāstīt. Un tad viņš teica, kā es varu bērnus 2 un sievu. Un, jā, tā ģimene, man liekas, viņi nokāvusi vairāk nekā tas cietums gan jau. Bet, ja tā sieva gaidīja 10 gadus. Tad viņa pelnījās, ka viņa laikam liek salāt kaut ko mājās. Nu, jā, man jau nav sieva, nahu liek man mazgāties. Bet viņš nebija apmierināts tāpatās ar visu to situāciju. Jā, tas tālāk. Un tad, jā, tad es biju autobusā. Vai būtu gatavs gaidīt savu mīļoto sievieti, ja viņa būtu cietumā 10 gadus, vai tu viņu gaidītu? Nu. Viņa teikt, es tev mīlu, pagaidi man 10 gadus. Nē, nu, protams, pēc tādām es būtu gatavs gaidīt. Es iepis gaujā veicināju, viņi nosit netīšām, pagaidi man 10 gadus. Es netīšām nositu Kārli, mēs bijām pārdzērušies, tā kā. Viņš man rīktīgi nobesīja, likās, un man viņš šitīs, man sākās paranojas, paņēma stieni, iesma pa galvu, viņš kaut kā atsitās. Viņi tādā ieslēdz lokāciju, un es eju cietumā. Bet pastāsti, ko nozīmē gaidīt, vai ne? Tā jau loģiski. Nu, ka nevajag malkoties apkārt, jo jāgaida savu sievi. Tas ir, protams, es būšu, jā. Es gaidu. Es tā grūti, bet tiešām es nebiju gaidījis 10 gadi, tas ir 10 gadi. Jā. Dekādi ir, jā. Bet jau mīli to cilvēku, tu viņai saka, es tev mīlu uz visu mūžu. Tu nevari 10 gadus pagaidīt. Viņi sēž, viņi kāvās, jo viņi aizstāvēja tavu godu, viņi teica, man tavs vīrs ir neveiksmīgs, viņi vienkārši iepisa kolā, nosēd viņa tajā cietumā notiks ar to sievieti. Kā viņš čulos 10 gadus. Viņš kā izbalsies, bet viņi to... Es jau kaut kādu sieviešu seriālu esmu skatījies, tur arī viņi dabūja īstenībā tos vīriešus. Orange is New Black? Jā, es kaut kādas daļas, kaut kādas... Iekšā vīrieši? Viņas tur visās kaut kā tur bija tiem apsargiem, tur gāja, tur nemaz nebija tik, jā, vien pēc stāvoklī, man liekas, ka tik nebija pēc tam. Man liekas, tas ir noteikti ļoti bieži. Tu esi tāds apsargs, tev sākumā nē, vienreiz tas notiek, tev tāds... slūžas vaļā. Tur jau ir tā kā noteikti interesi no abām pusēm. Tur jau nav tik... Jā, tur jau arī sajūtas prātā, vai ne? Viens fujeks pa 10 gadiem atnāk tas. Viņš izstāst normāli. Un tad viņi būs nocietusies 10 gadus un atnākuši es, kāds es tur būšu pēc 10 gadiem. Es nezinu, vai tas būs tas, ko viņi gribēs redzēt. Kā viņai būtu, ja viņi atnāk mājās, šīs mans 2 meitas, kas man piedzima. No manas piedzima, Un es esmu laimīgi gaidījis 10 gadus, tā pacietīgi, godīgi, un tad ir šis apstākļs, ka viņi no cietuma atnāk ar bērniem? Nē. Tāds ir jautājums. Jā, es saprotu to jautājumu. Ka viņi atnāk un tev bija piedzimuši bērni. Tad tas ir, it is what it is. Un ko tur, Ļoti hipotēzi, es domāju, ka viss arī baigi atkarīgs no detaļām. Protams, visi mēs gaidīsim 10 gadus, mēs visi gaidīsim, mēs visi mīlam, un tas ir normāli. Tas ir kā būt, ja tur mēs visi, man liekas, gaidīsim. Mēs visi gaidīsim, un mēs visi mīlēsim. Bet jā, kas labs Liepājā, Valtīs? Ir baigi daudz reperi tur Liepājā. Ir viņi jau. Robiņā reperi ir pāris arī. Jā, ir visādi. Un galvenais, ka viņi gan jau ir vairāk nekā īstenībā liekas, vai ne? Jo es jau tagad tāpat zinu, varbūt 2-3 gadus jaunāks vēl pa mani, bet kas tur vēl ir, vai ne? Kas ir vēl zem? Kas ir tie, kam ir kaut kādi, vidusskolā? Es pat vidusskolā runāju, vai kaut kādi... Kas ir 12-gadīgie reperi? Vai kas ir tas? Tas viens bērns, kurš repo, kas mūsu operatoram ļoti patīk. Tas lidostas kaut kāds prikols. Es nezinu viņu.
bērns, kas mūsu operētājiem ļoti jā, patīk. ļoti viņam patīk. Pēc izskatās mūzikas netik daudz. Viņš vienkārši smugi dejā klipā. Jā. Nē. Vecākiem baigi paveicies šo sīko. Viņš vienmēr saka, baigi labi izaudzis tais puika. Jā. Par reperiem bērniem. Jā, vienkārši varam vēl padomāt par šo pēdējo domu, un tad virzīsimies tālāk. Nē, interesanti tas, ka, piemēram, ja tev sākumā tu zināji, ka, piemēram, es zināju, ka, piemēram, Lil Pumpy New School, un es zināju, ko es rēķinos. Jā, pirms 10 gadiem. Es zināju, ka tas ir tas, vai ne? Bet kas tagad ir, vai ne? Kas ir tas New School, ar ko es vispār nesaprotu, vai ne? Jā. Man nav nejausmas. Tu man pastāsti pēc tam, vai tagad. Mums jau bija jūsu lielākais talants mūsu epizodē. Vairāk. Nē, bija jauns no Magnolijas bija no Grobiņas. Magnolijas. Un bet cits arī bija, man liekas, ka Linlija arī, kad nav no... Linlija arī no Grobiņas ir arī. Viņi tieši bīfoja tā kā. 2 alfa tēviņi. Viņi kinda bīfoja. Varētu būt kāda kuldīga būt vai kaut kas tāds varētu. Es nezinu, smuldu, nezinu. Mums nav kuldīga. Reper hotspoti ir ap Liepāju, ap Jelgavu un Rīga. Jā. Man liekas, nav īsti citi. Ir vēl tie Rēzeknes, kas ir visi tie. Bet Kuldīgs nāk kaut kā. Bet viņi visam ir kā latgalīši. Viņiem ir, jā, diemžēl. Un viņiem ir diezgan tā kā trūtas tas reps, bet diemžēl es viņu nesaprotu. Nu, es tā kā tiešām... Kaut kāds žārē gaļēķi. Nē, to tu pat saproti, bet tur tiešām, kāds ir bija tie artisti, es neatceros, Brolāns vai kaut kas tāds. Brolāns? Jā, tā viņi sauc. Un es tā kā klausos, un kaut ko tur saprotu, un tur jūtu kā dziesmu reāli. Varētu būt lit, bet man, diemžēl, es kaut kā vienkārši neesmu. Tā ir mana problēma. Ko viņi repo? Ka Latgales mums ir puse, nezinu, mums nav jauniešu mūsu ciematā. Jā, mēs esam tikai jaunieši. Nav kultūras nams. Nav kultūras nams. Veikals pazuda nesen. Some real shit. Es domāju to pašu. Man čoms pāri robežai pie Krāslavas, tur pārved narkotikas. Tā arī ir. Es domāju, pa dzīvi viņi arī runā, jā, bet es viņu nesaprotu. Brolāns labs vārds. Tavs vārds un tavs mīļākais dārzens, brokols un Rolāns. Esmu Brolāns. Tas nav varētu būt kā brālis vai brālēns būt. Es teiktu brokols un Rolāns. Varētu būt brālēns īstenībā. Viņi ir tik milzīgi, kaut tas latgalīšu reps ir milzīgs. Un tad bija vēl tie kaut kādi arī no KK, bet kaut kādi tautiskie, viņi tā kā kaut kādi pieaugušie. Tā kā kaut kādi 40-gadīgi džeki ar ģimenēm repo, bet kas bija ex-KK, man liekas. Es aizmirsu, kā viņus sauc, bet viņi pie brīvības pieminekļa un tā viņi tā kā riktīgi komerciāli un ļoti populāri. Un es nekad nezināju. Kas tas ir? Kaut kāds, bļēd... Tas ir kaut kas jauns? Nē, viņi pāris gadus ir, un man liekas, tie ir kaut kādi ex-KK čaļi, un viņi tā kā... Man liekas, viņiem klausījumi tikpat, cik Ansim ir. Viņi kā ļoti populāri starp ģimenēm. Tas varētu būt kaut kāds brīvrunu projekts. Nē, kaut kādi rīmdari. Jā, es dzirdēs, jā, noteikti. Ko es nekad nezināju, bet viņi... Jā, es galvenais arī nevaru tev nosaukt viņu dziesmas, bet es zinu to, ka man, piemēram, kaut kādā vienā no Spotify playlistē viņi dažreiz iemetās, un es neiebilstu. Ir diezgan ok. Ir ok? Ir ok, jā. Rīmdari. Kā es sauc? Rīmdari. Jā, varētu būt tas. Jā, varētu būt. Tur, man liekas, ir kaut kādi... Viņiem kaut pa Latviju, tur bišķi noripo kaut kā tā. Tas mums par kaut 45 gadus, kas repo pa Latviju. Jā. Viņiem ir milzīga auditorija, tieši tāda paša fujeka kā viņi. Kas dzīvo Anglijā. Un daļa mūsu demogrāfijas ir tā, ka tāda fujeka ir daudz, vairāk arī pat, man liekas, nekā jaunieši mūsdienās viņiem savu auditoriju un savu skatījumu. Tas gan big. Man to valti jautājums kā aktierim. Jo es kaut mēnesi sāku domāt, es neesmu bijis uz teātra kādu laiku aiziešu uz kādu inšīgi jaunu izrādu Latvijā, kas notiek. Es iegāju, kas notiek tuvākā mēneša laikā. Un es nezināju, ka jūs, tā kā mazi bērniņi 5. klasē, ejat vasaras atvaļinājumā uz visu vasaru. Nekas nav mainījies. Nekas nenotiek. Viens skroņotienes ilmačos notiek kādā. Tas ir vienīgais prikols. Un jūs visi vienkārši buhājat visu vasaru. Jā, tas ir pilnīgi, jā, citreiz gadās iziet ārā no tā vasaras prikola, ka tomēr tu vasarā esi cilvēks, un kuram jāstrādā, varbūt tu dabūsi savas 2-3 nedēļas, kaut kādās random brīžos, ne visas kopā. Bet jā. Tev ir sezona, un viņi sākās pa lielam tāpatās, kā sākās septembris, no 1. septembra līdz māja beigām, vai ne? Tas tā arī ir. Jūs taču vēlaties, teiksim, 2 dienas nodzēju vasarā, siltā laikā. Jā. Es pamosos, es neesmu bijis 2 dienas mājās, aiziešu pie sievas, uzdāvināšu teātrā biļetes, iesim, kad... Bet tu jau vari uzdāvināt tās biļetes. Pēc 5 mēnešiem, kad mēs tiksim, ja viņi beigs buhāt. Ja viņi nebūs cietumā, jā.
Es redzēju, ka viena izrāde, man liekas, kur tu arī biji tēloja, viņi tika nominēti Spēlmeņa naktī. Tā ir patiesība. Jā, tā ir patiesība. Izrāda Dievs ir šeit. Un tajā tu biji zoofils Intis. Tur es esmu vīrs, un tur vispār tā ir tāda smagā izrāde. Tur bija, jā, tur, tu pa visādiem nedzimušiem bērniem, vai ne, gaidībām un pa vispār visādām lietām. Jā, crazy, jā, ka tādas smagās izrādes, ko arī skatās. Bet laikam Liepājas teātrim tur diezgan daudz bija Liepājas teātris izvirzīts visu kaut kam, es tā skatījos. Jā, tur nevar neko sūdzēties. Arī tajā pašā izrādē man kolēģi Kinti dabūja gada aktrises nomināciju. Jā, kursa biedrene manē, jā. Tā kā vēl veiksmi, lai viņai tur viss ir, jo liels darbs, crazy. Kas vēl? Nu jā, tur vēl lielā rītausma vakaros, kas lielā forma izrāda dabūja nomināciju. Nu jā, vēl tur aktieri. Jo. Es tieši biju Zlēļu teātrā aizgājis pirms pāris dienām, bija reāli forši. Jā, pās tur viss. Ko tu smējies? Tas viens pats. Mēs nebija viens. Tu uzvilki savu žaketu un krēklu un aizgāji. Es uzvalkā eju. Tagad viens pats fuieks uzvalkām. Vienu biļešu Zlēļu teātrā. Es skatos, kur kaut kā sieva bez vīra. Tas viens pats sēdz, viņš laiks smējies. Pa Zlēļu teātrā. Bērni izrādes padomāt. Crazy, nice, jo tur vienkārši sēdi un tu īstenībā saproti, ka, man liekas, īstenībā bērni izrādes varētu būt tās, kas man ir jāskatās, jo tās vismaz ir interesantas. Bet tev daudz skatīties ļoti interesanti. Pēc savai nelūgtiem viesiem pēc tavas lomas. Es daudziem nesaku baigi par tiem nelūgtiem viesiem. Es tur tā kā biju, vai ne, tur ir tas... Es baigi baidījos, ka viņi eiroja tā epizode, ka man to būs kaut kāda Instagramā ziņas vai ne, kaut kādas, jā, tu šitā nerādies gar teātri, jā, es zinu, ka Liepāja, kad nā, tev būs to. Nezinu, man drīzāk tā, ka tu ej uz veikalu savā Liepāja, pedofili dāvi! Tur māma, bērns, tā kā pēc. Viņš domā, man tēlu slavenā seriālā, es biju labs aktieris, tāpēc viņš... Es gan nezinu, par ko tas viens bērniņš tā kā domāja, es gāju Rimī veikalā un tad tāds masa līdz celim man pienāk klāt, un viņš tā saka, es redzēju tev filmā, man patika. Un es baigi šaubos, viņš runāja par nelūgtiem viesiem. Jā, tas gan jau nebija par to, tas bija par kaut ko. Man patika filma. Man prieks, ka viņiem patika filma. Jā. Jums nav, teiksim, kā kādām izrādēm, jo, teiksim, ir daudz filmas, ko cilvēks skatās ironiski, ko, teiksim, Steven Seagal filmas, ja uzliekam, viņi tik muļķīgi, ka mēs paskatīsimies. Vai ir kāda izrāda Latvijā, uz ko tu ej, viņi nav labi, viņi būs tik slikti, ka man patiks īstenībā. Actually, man ir tāda izrāda. Bet viņi vairs nav. Viņi arī, tādas izrādes arī, diemžēl, ir kaut kādas 2-3 reizes, vai ne, viņas nospēlē, un tad jau viņas, tomēr, baigi reti tāds cilvēks, kā tu tagad iedomāsies. Viņš bieži aiziet populārs, teiksim, es biju uz austrumu robežā uz kādu komēdiju, ka vienkārši paņem kādu angļu komēdiju, kam ir, tā ir komēdija filma, bija uztaisīta, kam bija 2,1 zvaigznes IMDb. Viņš tur latvieši paņēma, iztulkoja, palaida, viņi kaut gadu vēl iet, jo viņi ļoti populāri, vienkārši visiem ļoti patīk. Tā viņas bieži paliek populārs. Viņi ir tieši tik trash? Viņi tā ļoti vienkārši. Teiksim, tur vīrs. Kur viņi iet? Tad austrumu robežu. Kā viņi zina tādu vietu, jā. Jā. Okay. Plus viņiem patīk, ka tu aiziet, tu apsēdies, sēdi pie galda, tu pasūdīt ēdienu. Es ēdu kotletu un skatos teātri. Jā, tu bija tāds cits, tas jau gluži nav teātris, tā autruma, tas ir vairāk tāda telpa, kur tu vari spēlēt to teātri. Bet tas skaitās, man liekas, vai ne teātris? Tā ir. Es tur daudz noteikti, tur daudz izrādes noteikti. Jā. Tas tā var būt, bet teātris, vai tas ir, nezinu. Kas bija tavējā, kas tev būtu līdzīgs? Jo, redz, man liekas, ir piesam veci cilvēki, kas piesam atnāk uz mūsu izrādi mīlestības vārdā, kas ir tur diezgan baigie pantiņi, tādi rupji iet tieši vai ne pa visiem seniem laikiem, visur tāda grotiskā tāda komuna, viss tur nice, maucam, jā. Dzird, labdien. Dzird. Un izrāde ir tiešām tāda, visiem vai ne, bet ir tāda vecāka cilvēka puse, kas cēt durvis, ja, kas nolamā, kāpēc tie ir amatieru teātris, kāpēc tie ir bullshits vai ne, kāpēc nerāda man normāli teātris, ko es esmu atnācis skatīties. Izrāda mīlestības vārdā, es gaidu klasiku, es gribu kaut ko vai ne, un viņi nesagaida to, un tad ir kaut kāds komentārs par to, ka izrāda ir trash. Bet reku, mēs atnāktu jaunieši, vienalga, kas atnāktu uz to izrādu, viņi redzēja, ka tas īstenībā ir prikols, ka mēs tur prikoļojamies, un vienkārši tas vecais cilvēks to nesaprot, un tas varētu būt tajā... Nē, tas tieši pilnībā citādāk. Tieši uz otru pusi aizgāja. Jā, tas gāja citādāk. Tas visiem patīk, bet tas nav
labi. No zēta, ka joku pēc. Bet viņš jau nav, varbūt kādam tā arī. Bet tā jau arī var likties, ka tā izrāde ir slikta un, tā kā, bet tur varbūt ir kaut kādi šie elementi, kas to padara varbūt, pēc tādiem standartiem slikta. Nevis, kas Omēm nepatīk, bet kas tev nepatīk, tu aizdaut, tagad es biju uz Čakovska izrādi. Es samaksāju 70 eiro par 2 cilvēkiem. 70? Jā, un... Paganē, viņš prasa 3-5 eiro par biļeti? Man liekas, tā var būt. Čerkovs. Tā var būt. Un es uzzināju, man ļoti nepatiks, bet man patīk tas, ka man nepatīk. Es saprotu, ko tu saki. Tev izjūt daudz emocijas. Es ienīstu šo cilvēku un viss, kas viņam palīdzēja šo radīt. Tad vairāk man ir bijušas izrādes, kuras pastos, un es redzu, ka, es gan nezinu, kuras es tā varu teikt, bet vienalga skatos, un es redzu, ka tā izrāde ir slikta no tā, ka tas ir baigi nopietni domāts, bet viņi savu uzdevumu neizpild līdz galam. Tas skaitās, jā. Okay, tā ir bijis. Un tad es kinda jūsmoju mazlietiņ, kaut kāds egoists par to, ka es tagad neesmu viņu vietā, ka man šis nav jādara, un ka viņiem īsti laikam neizsanāk to lomu iznest. Un es to redzu, un visi to redz, ka ir zem toņa, ka viņš varbūt vēl kaut ko pasaka, sapašās vārdos, vai ne? Tieši sēdus vaidās, tas neesmu. Un tā kā redz, ka viņš kaut kas nokrīt, kaut kas nesanāk, kaut ko norēģēja, uz ko nedrīkstēja norēģēt. Ja ir tāds Mikls, es kinda laikam to izbaudu. Bet tas, vai es nevarētu pateikt, ka tāda izrāde, jā, kur... Ne, bet šis jau skaitās, jā. Ka tu izbaudi konkrēti, tas neesmu es. Jā, es laikam izbaudu tajā brīdī, kad es redzu, kas būtu tas uzstādījums, un kad laikam es nav tā, ka es no to augstu, man ir žēl, protams, arī cilvēcīgi, jo zinu, kā tas ir, vai ne? Bet tā, kaut kur bija šī to izbaudu, jā. Tas tev inčīgi, tas tā kā es skatos kaut kāds kripto skēms vai ko tā, man riktīgi inčīgi zināt, ka jau tā kā saprast, kā tas viss. Jā, Emil. Tā, 23. Man šobrīd ienāca tiešā ēterā ziņas Valtam no Access, kas ir RuneScape fórums. Viņi sauc Valtu par pidaras, ka viņam nekad nepiedos. Tā ir atsaukt uz to, ka tevi iebalsoja, lai tu tēlot ugunsgrēkā. Man liekas, mēs to aprunājām. Šo mēs aprunājām pagājušajā epizodē. Jā. Bet mums 3 gadiem. Mums bija. Jā. Operators šodien runātīgs. Viss ok. Es varu nokomentēt pidarasiem. Bet es īstenībā tieši gribēju tev jautāt par ugunsgrēku, jo bieži skaties ugunsgrēku, mēs valsts spēlējam dažreiz CS vakaros kopā, un viņam iet ugunsgrēks fonā ļoti bieži. Kas ir tas, ko tu izbaudi viņu skatoties? Ugunsgrēku? Jā. Man liekas, tā galvenā lieta ir tas, ka tur nav kaut kāds randomēs skripts, kas ir kaut kur nokopēts, tupa vai ne, ka skripts ir uzrakstīts tieši no tā, kas mums tagad ka mums ir, mēs tagad esam 4 cilvēki šai telpā, vai ne? Tā, ko mēs varam, tu tagad netiks 2. nedēļā, ok, tagad viņš brauks uz Angliju tagad, vai ne? Viņš tagad nebūs, jā? Kas tev ar to roku? Ok, tu nokrita pa kāpnēm, un tu pa lielam, man liekas, ka tā tas skripts ir arī taisīs no tā, kas reāli ir. Tas nav kaut kas izdomāts, kaut kas mistisks, vai ne? Jā. Tas, man liekas, ir tas zelts, ka tur var, visu, katru, es skatos kaut kāds cits seriāls, tur vienkārši 2-3 epizodēm vienkārši stiepi kaut kādu notikumu, vai ne? Ugunsgrēkā, bam, Zenta to, Aivars to, Gunārčiks ir izdomājis darīt tā. Uzrodās blakus viesnīca, vai ne? Kaut kas nomirs, kaut kas nokrīt. Vienkārši notikumi bagāti, tik daudz bagātīgi notikumi viens pēc otra. Tu vienkārši tāds emociju karusels. Vienā brīdī tu raudi, kad Aivars ir piedevis sievai, vai ne? Tad uzrodās random tēls, kas apzoga visu viesnīcu, vai ne? Kurš ir vainīgs? Zenta ir vainīga noteikti, bet Zenta tak nekad nedarīs. Kaut random radinieku visu laiku parādās. Viņu brāļi vienkārši bomba. Es nezinu, izklausās varbūt bet es actually domāju tā, ka tas ir, es viņu skatos, izklaidējoši, vai ne? Pārpilnība, jā, scenārija pārpilnība. Kā vēl labāk var, man patīk tajā seriālā, kad tās pašas dāmas taisīja ugunsgrēku, taisīja svešo seju, bija tās vēl viens seriāls. Tā ir komentārs man. Man bija kaut kā paziņas, kas filmējās, viņi atnāk, viņi nolasot tekstu, un es sajaucu vidū, viņi tāds pohuj. Būs faidi, būs ok. Un tā ir... Mēs vēlamies 2 iet mājās. Piedod, 6. sajā tā bija, jā? Kas? 6. sajā tā bija? Bijuši kaut kā aktieri, kas bijuši, viņi atnāk nolas kaut teikumus. Tā kā uz castingu vai uz tā kā jau esi, jā, kamerā? Viņš jau savu, es sajaucu,
sejos teikumus. Nu, pohuj, mēs tagad editēsim. Vienkārši pisam mājās un pabeidzam filmēt. Un tur ir tā lielā atšķirība, ne, kad bieži vien tagad kaut ko taisa, tā kā ražošana, vai ne? Nu, vienkārši tupu uzražo, kļūdījies, nesapratīs, nesadzirdēs, vai ne? Ugunsgrēkā tādas lažas praktiski nav. Tur ir kaut kādas... bija tās pašas sievietes, kas taisīja abas divas seriālus. Bet to es nemāku komentēt. Bet vai esam pozitīvāk, ka viņas tā kā īsts biznesa veicens, ka šo mēs editēsim, 2 sēju mājās, būs tā kā mēs būsim... Svešā seja bija tāds prosti, jā. Bet mēs pelnām tagad kaut kāds kriptoskēmas, bet filmu veidā. Jūs redzējāt pirmo epizodu Svešajai sejai? Jūs atceraties, kas tur notika? Redzēju, tur bija kaut kas super, viena no krinžīgākajām, jo es arī beidzās ugunsgrēks, vai ne? Man vajadzēja kaut kādu jaunu vakaru pavadīšanas kaut kādu vietu, vai ne? Un es redzu, paldies, kas tur tad TV3, vai ne? Paldies, ka man būs tagad šis Svešā seja, vai kas tur. Es pastos pirmo sēriju. Pirmajā sērijā varēja tādas aktieriskās lažas, kur vienkārši vai montāžas lažas, tur visas lažas bija kopā, vai ne? Kaut ļoti, tur bija kaut kāda slepkavība. Kas sākās no slepkavība? Ugunsgrēkā sākās ar ugunsgrēku, vai ne? Tas sākās ar slepkavību, no kuras tagad izriet visi pārējie notikumi. Kurš, ko, kas un kāpēc. Un tagad notiek tas šāviens, kaut kāds stulps edits, kaut kas noraustās, kaut kāds tāda slow motion, kaut kādi tur tie kadri, un vienkārši, un tāds, ko? Novāca? Kas? Bija kaut kāda situācija, man tagad kaut kas notika, jo tur paspēja vienkārši 2-3 sekundēs, tad tik sūdīgi edit notika kaut kas super ātrs. Tā kā viņi nav ievērojuši kaut kāds pamata operātors. Tā kā ļoti, ja var kaut kur to svešo seju dabūt, nostīties, es to šāvienu brīdi gribētu noteikti apskatīties. Es pazinu to Aini, ko domā, jā. Jā, tur kaut kāds pirmajā epizodē, kad tas nebija. Un mēs ar kursa biedru Artūru, mēs tā kā domājam, ka nav ugunsgrēks, skatīsimies to svešo seju. Un tad mēs nostamies to pirmo epizodu, mēs pastamies viens uz otru, un tā kā laptops bija ciet. Un tad mēs sapratām, ka vispār studijas ir domāts tusēšanai un profesijas apgūšanai mazliet, un tā kā nevis seriāli skatīšanai. Viņus uzlaisīja ne tik labu seriālu. Bet vienkārši, ja tu skaties uz tām sievietēm kā biznesmenēm, viņas dabūja naudu no kompānijas, uztaisīja kaut kādu huiņu, palaid, viņas visi paliek bagāts. Visi cieņa šīm dāmām. Jā, bet kas bija pēc tam, kas bija pēc tās svešās sejas? Bija vēl kaut kāds seriāls? Tad bija tas uzreiz, jā? Viņas vēl labāk. Viņi nemījās ar ugunsgrēku kopā nevienā brīdī. Man liekas, ka mījās. Tad vēl bija tas detektīvs seriāls, kur bija Mārtiņš Egliens. Tas bija pat normāls. Tas bija labs, jā. Viņš patika. Tur bija salī rūķi. To es atceros. Jā, to es nesaprotu. Bija viņas vēl labāk. Ne. Nebija? Ne. Kāpēc? Svešā seja. Nē, es nemīlēties. Nemīlēties. Nē, bet nemīlēt jau vēl vienu. Nelūgtievies. Nelūgtievies. Jā. Nelīgtajos viesos Valds ir gangsteris. Tas ir nemīlētajos. Es esmu Haris, spēlēju Hari. Jā, un nelūgtie viesi. Man ir epizodiska loma. Es tur spēlēju. Tā ļoti atbilstošs tēls. Ja tev savu seriālu nelūgtie viesi. Kas pēdējais, ko ielūgt? Pedofils dāvs, bet tas main karakteris beigās. Īstenībā nelūgtais viesis bija aktieris Valds Skuja. Īstenībā tā tur ir, bet varbūt daudz, beigās pēdējais, kas vēlas ielūgt pie sevas mājās, pie saviem bērniem, ir pedofils. Un tas, I guess, Valds bija nelūgtais viesis. Es domāju, seriāls ir par mani, bet vai to kāds sapratīs, jā, tas ir cits jautājums. Kam būtu jābūt lomā, lai tev būtu nepaldies, es neņemšu. Man šis atstās negatīvu iespēju uz manu karjeru mūžu laikā. Es palielam, ja tas ir tā kā normāli kaut kādā un loģiski pasniegt, es domāju, ka nav, es nevaru izdomāt, kas būtu tas, ko es nedarītu. Mēs Ivar filmējam īsfilmu par 250, dehu kā fujeks pists cūkčājies. Jā, no. Jūs gribat, lai es esmu main karakteris? Es būtu cūka. Es domāju, māksliniecis. Tas būtu tagad, kapitālisms. Jā, bet tu man mācētu to ideju kaut kā tur pasniegt tā, ka tas man kaut kā uzrunā. Mēs to piecietītos autos simbolizē, nahuj Palestīna, ka Palestīnas cilvēki cīnās. Un viņas bombardē. Mēs to 30 eiro iedosim arī. Tāpēc tev vajag sūdīt nākujas īstkula kā 40. Jā, es kaut kādos apstākļos to darītu arī pa brīvu. Es domāju, ka es varētu to pat izbaudīt kaut kādā ziņā, jā. 4 pudeles un 200 eiro. Jā, ko pa pudeli, tur mierīgi, jā. Un cūke var arī diezgan tā nice. Jā.
Jā, mierīgi, brīvi. Jā, Kārlis ir tā sēž, viņš tā suģistīvi. Ir jau bišķi. Viņš sākumā tā kā baidījās no Jā, tā, tagad mēs mēs jau ļoti tā kā jau atvērties, varētu teikt, Šīs bija atvērties. 2 kājas atvērts, tas sēž 1 kāja tāds. Man liekas, jūs diezgan nenopietni sēžat, Džek. Saņematies Ok, Ivar, jā, mēs esam strīps. Man dēļ Noliec žakets, kājas. nebūtu kāds savs Tikai šlīps. nesi pa galdu, lūdzu, man uzreiz tremelo. Tā. Mums vēl 15 minūtes, mums nevajadzēs šito vēl vienu. Es nezinu, diez vai jums jau te apkārt. Ok, mēs jau esam Rīgā. Tikai pulkstens 2 dienā, ja kas. Tad sāksim nākamo segmentu, kungi. Atgriežas segments dzeltenā prese. Šodien mums ir žurnāls Kas jauns? Un apstīsimies, kas tev varbūt uzrunā. Tas, ko es pirmais jau redzu, ir maestro Raimonds Pauls. Kārlis jau bija arī nesen jau ekspozojis. Tas ir kādā kontekstā viņš pārdzīvo par Anci Krauzi. Tad rakstīja, maestro Pauls pārdzīvo par savu favorīti, Anci Krauzi. Viņai tagad grūti laiki. Nu, vai nu viņš ir simps, vai tur ir actually kaut kāda lieta, par ko es negribētu smieties. Ja mēs Jā, kaut viņa jā. sieva atnāk tā, bļad, nahuj, kas sastāsts? Kas tas Raimond, nahuj. Pārdzīvo, jā, pārdzīvo par savu Varbūt mēs kādu tagad, jā, ekspozojam. Nu, par to mēs nerunāsim. Nu, uzliec to līgo tēmu. Nu, Tu jau Ivars ļoti negribēja pirms epizodes. Viņš man teica, vai tos līgo necilājam, viņam nav tos līgo vibes. Nu, mēs varam, bet jums ir līgo vibes. Es pat neesmu dzirdējis, ko tos lielveikalos īsti tos dziesmas. Jā, kāpēc viņas nav? Nav, es nezinu, jā, viņi tikai Neviens vairs nesina. varbūt nav pieprasījums vairs, nezinu. Kā svin aktieri Līgos svētkos? Vai jums nodaļ, ka es saskatu ko jaunu, kā es iespēdojos Līgos svētkos? Ko es izmantošu savā izvēlē? Griež maģijas laiks. Nē, man jau tieši man personīgi, nezinu par aktieriem, bet man personīgi laikam es esmu bijis vienos tādos īstajos OG ķipa tajos līgo, kas 21. datumā ir. Tas bija episki, es to augstu, tas man reāli cepīja. Tas liekas krūti, ka tur taisa visus tos prijomus, ķipa to koku augšā, ka met kaut ko tur pa to kalnu lejā, tur kaut ko upēs līdzina, tas ir tas īstais. Es nesaprotu, Tas kas ir man reāli šim cepīja. žurnālam. Aktieri man tas vairāk, Pagājušais, kad mēs nopirkām, bija kaut kāda raksta, tā kā Ģīrs Česters palicis rasns. Te pirmās ir viss kaut kāds tā kā. Tas ir reklāmas. Rubīns apprecās un labi, good for him, viss tās laimīgi ģimene, forši veci. Nākamais kaut kāds skumšs, no mīļotās atvadās. Tad, kaut kāds jubilējā pulcina ēteru zvaigznes. Tas nav interesanti vispār. Tad kaut kāds Raimonds Pauls. Visvairāk man pietrūkst makšķerēšanas. Tā bija labāka bilde, ka tā bija tas. Kas tā? Ka tu biji nobildējis to zaļo miljonāru, kas taisīja. Tas bija labāks. Tas bija labi. Jā. Lido bija tikai Džeks, kurš bija pilnīgi zaļš. Bija pilnīgi zaļš, varbūt ielikt, varbūt viņš likās laukī kaut kāds biznesmenis, mafiozniks, tā kā varbūt arī nevajag ielikt. Viņš bija viss zaļš, es tev arī rādīju, Kārli, jā. Viņš tagad, Zaļš, iedomājies, tas viss zaļās drēbēs. Liens Šomase. Mūsu mīļā vieta. Viņš ir ļoti tuvu bombuža fits, un tu esi super bagāts fits. Ir ļoti tuvu. Devītās vilnis un šīs fujas, kaut viena zeķu krāsa mainās. Nu, ķipa, bet tā kā. Ir Vilnis tie man daži zvanīja aizvakar. miljonāri, kuriem tu vari sajust, ka viņš viņam pohuja vienkārši. Kad es būtu tāds čels, kas vienkārši neklausītos sievā. Un, ja tu esi gatavs neklausīties sievā, tad tev problēma ir kaut kāda vara vai kā. Jo, jebkura sieva pateikt, tu izties muļķi. Tev pat ir zaļs kurps, tev ir zaļs zeķis. Kāpēc tas ir zaļš? Viņš aizgāja viss zaļš. Jā, exactly. Tas ir. Tur ir gauma, ir vai nu ir. Tā kā lielākais alfa mūzika, ka tu aizvienkārši, esmu bijis zaļā šortos. Tu aizviegos fujiks atnāk, tā kā tu krēklātos. Un es tagad dominēju sarunu. Tad, tos lielākais alfa tēviņš, ka tu vienkārši zaļā tērpā. Izpildu šīs misijas. Būtiski tā arī bija. Viņam bija kaut kāds biznesa partneris pretī, un viņš kaut ko viņam laukī lūdzās. Kaut kā tāds, tu vari izdarīt mums to pakalpojumu vai ko tādu. Labi, davai, uzunīšu. Tad secinājums ir tāds, ja tu power moves ir ģērbties vienādās krāsās. Nē, vienkārši ģērbties, kā tu gribi. Jā. Ka tev vienalga, ko sieva saka. Nē, ja tev power moves, ka tu atnāc viss zaļā. Tu atnāk jaunāks fujeks, tās inteliģents uzvalkā, un tu viņu komandē. Tad, kāda šim cilvēkam dzīve? Ka viņš komandē to čau. Jā, tā kā Harvey no suitiem komandē tās, viņš ir boss īstais. Kas ir interesants, ir, zināt, ir Arnoldam Švarcnegeram ir tas resnais dēls, esat redzējuši? Un viņš ir notievējis, viņš tagad izskatās labāk.
Ir kaut kāds pirms un pēc? Fui! Nē, tas nav. Normāls beidzot. Jā, pipars. Nedēļa sauc mirkļi. Kaut kas pacēla kaut ko, jā? Tā, Rebeka Ibrahima, man nav nekas baigi, ko viņa teikt. Viņa aizvien nerunā ar Viktoru Šķerbatihu. Tas nav baigi interesanti. Kāds konflikts, laikam. Tas nav baigi interesanti. Reku te kino? Jā, Jāņu simbols, Romualds Ancāns dēla atmiņās. Tas arī nav pārāk interesanti. Kur ir kaut kāds gossips? Keitija Tindemark ar meitu runā angliski. Zini tādu sievieti, Keitija Tindemark? Tā ir Latvija. Man būtu jāzina viņa. Laikam īsti nē. Žēl, ka vispār Kārls tieši atnāca. Es domāju, viņam būtu kāds komentārs par viņu. Bet jā, viņa bija tāda sieviete. Viņa kaut kādā Okarts akadēmijā piedalījās vai kaut kas tāds? Viņa violi spēlē, jā, viņa tāda atraktīvā sieviete. Edgaram Bāliņam patika. Okay. Vienīgo violnieku, kas zinu, to vīrieti, kas vinēja. Aleksandrs Ribaks? Jā, tas ir vienīgā viola, ko es zinu. Pirmā viola. Zini tādu? Vai tu viņš tādu baigi riktīgi močīja to gabalu? Reperis Svēt, viņa radinieki sauc par Ribaku. Orku melnādēnēs tautas starpā. Viņš līdzīgi izskatās, un arī Tima Bilan viņu sauc. Es dzirdēju, ka tu jautā par Keniju Tindemarku. Jā. Kas viņu uzstājās Nāc atpakaļ tuvāk. Dāvida Kromiņa džentlmeņa pasākumā. Kā VIP viesis, jā. Kā vienīgā sieviete, Dāvids Kromiņš, vai tu viņu zini, viņš bija tajā šovā Mīla Kemperi, un viņš visu kaut kādos šovās bijis, viņš kā bijušais militārists. Viņam bija pie Džilindžera kaut 3 stundu interviju. Man liekas, man ir pat Mīla Kemperi, šitie šovi, jā, viens atkāpē, jā, no žurnāla. Es tieši kaut kad sēdēju un domāju par to visu, jā, tur bija tā viens tas šovs, nezinu, kā viņi sauc, bet tur bija viena māja. Kur bija tie 2 aktieri? Tas ir cits. Padzerties. Tas ir cits stāsts. Bet reku viņi sēž vienā mājā, un tur bija gan tikpat daudz džeki un tikpat daudz meitenes laikam. Vai ne? Un visi tie džeki tur kaut kādi bokseri. Jā, es nezinu, kā viņi sauc. Kaut kāds tur bija. Amors. Māja. Varētu būt Amors vai Mīlka. Es nezinu, kurš no viņiem tas, vai ne? Un kas man besīja, ka tu neieliek kaut kāds random čuvakus, vai ne? Kas ir kaut kāda, tā kā, parastais Latvijas, vai, visi nav bokseri, vai ne? Visi nav tur kaut kāda tur crazy fit, vai ne? Un tās meičas galvenais, tur tāds diezgan meiču kā meiču, vai ne? Foršas smukas meitenes, vai ne? Bet ir džeki tādi arī high class. Ja viņi tur salikt tādas vienkāršos, lai ir kaut kāds... No džeki labāk patīk nekā meitenes? Nē, tā nav. Man liekas, ka stāsti par to, lai šovs būtu vēl interesantāks. Bet viņam bija pēdējā šovā tas Marcelino Fujaks, kas jau balansē, ka tev viņš tāds... Bet es laikam nenoskatījos, bet viņš arī nav kaut kāds... Nē, bet ir divas dažādas kategorijas. Ir tie šovi, kur ir tā kā skaistie cilvēki, kur būs kaut kāda Liena Ušakova, kas vienkārši kaut kāda... Jā, bet kāpēc viņus nevar salikt kopā? Un tad ir tādi šovi, kur ir kaut kādi trashy cilvēki. Kāpēc viņus nevar salikt kopā? Nezinu, man liekas, ka arī būtu labi. Man liekas, tas būtu baigi vajadzīgs, vai ne? Jo ieliec tos 2 boksers, pa ko cīnās, piemēram, top mečs, vai ne? Un tad ir kaut kādi 5 average, vai ne? Un viens, labi, vienu tur ieliek pieklājības pēc, ka mēs zinām, ka šitas tā kā nebūs, bet viņš tur ir, vai ne? Jo tā kā, lai nav diskriminācija. Ne, laikam jau, ka viņi liek tās līdzīgas kategorijas, lai tur būtu tā cīņa, lai nav viens čets, kur visas meitenes grib, lai... Man liekas, ka visi tie dāmas un kungi bija līdzīgi, ko tos latviešu šovos, kā Amors un tam līdzīgos šovos, kad tie... Es arī tā teiktu. Ok, varbūt tas ir man tāda preference. Es gribētu vienkārši, lai tur būtu lielāks. Bija tas kaut kāds karsti Krētā, vai kur, un tur visi bija kaut kā uzkačājušies, džeki, un viņi bija meitenes, bet viņi bija rīktīgi lohķi. Viņi tādi, moši citi teikt, to viņi nav tik gudri cilvēki ikdienā. Jā, viņi bija rīktīgi lohķi. Es jau tā, jā, to jau mēs tā iedomājos, jā. Tur Balti nesen ietvītoja, kad Saima ir tas pats teātris tikai lielākām algām, vai tu vēl esi komentēt sīkāk, ko nozīmē? Nē, tas, ka ir lielāks algas, tas skaidrs. Jā, tas pats teātris. Jā, tas pats. Viņi izliekās, lai tā būtu balsis. Jā, un viņi tikai nopelna Dahovīgā vairāk. Bet viņiem laikam sanāk, tur neviens nedžadžo laikam tik ļoti, cik viņiem labi sanāk melot. Tu man tieši šāds, ka tu vēlēji savu balsu pārdot par 50 eiro Liepājā, un tev neizdevās, kas ir vēl trakāk. Lūdzu, Pīlēns būtu nopircis. Lūdzu, kāds ņemiet man balsu 50 eiro. Bet neviens jau nepiedāvā man to. Tev vajadzēja iet pie, beļaģa, ka mēs bijām. Pie jaunatriešiem. Viņi būtu iedoši 50. Jā, es nebiju, man vajag dodiet ziņu, ja kas, vai ne? Es, par tām pirkšanām, jā.
Grūti pateikt, bet runājot par to partijām, vai ne? Es sēdēju šodien autobusā, ja? Man tur vispār stāsts, vai ne? Kā tajā autobusā tur iet viss. Es tā sēdēju, man nosēdināja šoferis tieši pirmajā tajā beņķī, kas ir pašā priekšā, kad es redzu visu lielo logu, vai ne? Tā kā, ka blakus ir šoferis. Jā, un es esmu otrs šoferis, un es skatos to visu, vai ne? Un blakus vēl sēž tāds čuvaks. Un tāds pieklājīgs kungs gados, vai ne? Un kaut kas tāds, normāls, viss tāds tīrs, viss tāds zolīts. Un es tā kā uzmetu aci, ko viņš tajā savā telefonā raksta. Es neesmu pats Twitterī, vai ne? Un es nezinu, kas tur īsti notiek, bet es sapratu, ka tas ir tas X, jā. Un viņš tajā X-ā uzrakstīja par to ceļa laiku vismaz 5 komentārus Šleseram. Nevis Šleseram, kas ir tas pēdējais. Kā replājoja? Jā, viņš replājoja Šlesera ķipa kaut kādiem postiem. Es neredzēju to Šlesera postu, bet es redzēju viņu, un tur bija, tā kā, jā, visādi, tu esi cūka, un vai tu vispār saproti, ko tu pats raksti, vai ne? Tu šito huņu, ko tu sarakstīji, baigi gudrais esi, kaut kas tam līdzīgs. Un kaut kādi 5 atsevišķi, ik pēc 15 minūtēm viņš rakstīja Šles, kaut kā tur ķipa vai kā tur raksta, vai ne, un tad tur uzraksta to ziņu, to, kas ir Šleseram domāt. Šleser, tu esi cūka. Šleseram ir tas big Trump elements, ka tā kā cilvēki ir sīdīgi. Bet čuvaks hardkorā sēž tajā, viņš pasēž. Mikrofons? Viņš pasēž, jā, un tad viņš tā kā, labi, es velku tā telefonu ārā, un tad viņš izvelk to telefonu, un tad viņš tā kā, jā, un tad viņš uzraksta, un tad viņš tā, liekam iekšā, es gaidu tās, kāds 10-15 minūtes, tad viņš atkal vēl kā ārā, un tad viņš rakstīja tam Šleseram visu laiku, vai ne? Bet, ja kāds teiksim, kodām Šleseram atbild, īstenībā tu nozaga tik un tik no valstās, man bišķi gribās vairāk par Šleseram, tu esi tik vājš, tik aitinošs cilvēks, ka es esmu nedīšām savu ienaidnieku pusē. Runājot par autobusiem vēl, jā, vispār, labi, kur viņš klausās. Tā ir starp citu tredos. Tad sajūtas paliek bišķi prokrieviskāks, kā latviešu, ko čīkst. Pēc daudz čīkst, jā. Vienkārši kāds nošauj uz ielas to cilvēku. Ja viņš tiešām nepatīk, viņš aiziet nošauj. Viņam nav apcērs, vienkārši pieeja uz šīs ielas, viņš ies uz kaut bulciem veikalu, iešauj galvā nevaļ. Un actually, tu iesmaksā 650,000 valstī tāds. Jā, es domāju, mierīgi. Kaut kas nepatīk, vienkārši sadoš viņu, jā. Vajag. Ko tu par tiem busiem? Par tiem busiem. Vajag nošaut. Nē, labi. Es tur kaut kā domāju, ka varbūt šito nē. Ko viņš ir politiķi nosaukt? Nošaut. Par tiem monarhiem un kaut kādiem šitiem te... Tu būtu kā tas, kas Lincoln nošaut, tas slavenais aktieris. Nē, es negribētu nevienu baigi nošaut, es domāju vienkārši par to visu. Bet ja tev būtu obligāti kāds jānošauj, tev būtu jāizvēlas viens politiķis, ko tu izvēlētos. Man tev kur? Vispār? Izvēlās vismazāk mīļo politiķi. ChatGPT jautāja vienreiz, kur ir labākā valsts, ko nūkot, ķipa, vai ne? Viņš man kaut kā baigi izvairīgi atbildēja. Vai Grokam jautāt? Abas arī Krievija. Viņš, man liekas, tas nebija pat galvenā problēma. Bet, labi, to es nemācēju teikt, vai ne? Bet viņš man īsti nemācēja atbildēt. Bet runājot par busu, man kinda hates ir bišķīt izveidojies. Es esmu izmantojis Lux Express pakalpojums reizes 3-4. Kur ir problēma? Es nezinu, kāpēc cilvēki ir izdomājuši, ka tas autobus ir baigi labs. Jā? Kāpēc cilvēki ar viņu brauc? Jo pirmā lieta, kad es iekāpu tajā autobusā, es redzu to, ka viņš ir pilns. Visi pārpildīts. Parastajā Liepājas autobusu parks es iekāpu. Man ir normāli 5 vietas, tās pēdējās. Tur neviens neiet, izņemot kāds biedrs ar 2 LV lielajām somām, vai ne, kas arī tur apsēžās, vai ne. Visi kārtībā, viņš sēž pie otra loga, es sēžu pie pretējā loga. Visi kārtībā, man ir kājām vieta. Es varu kaut kādu alkoholisko dzērienu pabaudīt, uzēst savu bulciņu, paklausīties mūziku, iziet Saldus stacijā uzpīpēt, kas ir viduspunkts. Riktīgi forša diena. Riktīgi nice. Es paklausos čist 1, 2, 3 podcastu, vispār cepuru nost, vai ne? Kas notiek Luksā? Luksā notiek tas, ka viņš ir piebāsts. Es nesēžu pie loga. Jā. Tur kaut kāds gudrinieks ir izdomājis, ka viņš paņems pa eiro austiņas un skatīsies filmu. Visi labi, forši, baudi, priecājies, vai ne? Es esmu iespiests, tur visi nāk, bezmaksas kafija, te jau mums ir jāpaņem bezmaksas kafija, visi skrien pēc tās bezmaksas kafijas, vai ne, visi tur kaut kā grūstās, kaut kur iet, visu puču. Bet tā nav lielākā bēda, pilns autobus. Sākās brauciens, un sievietes balss saka, lūdzu nedzeriet alkoholu. Jā.
Ko tev Ko? darīt? Bļaļ, es esmu samaksājis 15 eiro par sūdu biļeti, vai ne? Es esmu apsēdies, un pirmais, ko man dara, ir uzbrauc. Jā. Uzbrauc par to, ka es esmu alkoholiķis, ķipa, vai ne? Nu, ne jau man ir problēmas ar alkoholu, ķipa, vai ne? Vai kaut kas tāds, un es nevarētu neiedzert. Bet tas, ka, piemēram, tā kā visi, nu, es nezinu, pārsvarā visi smuki izpiģina savu alutiņu, ķipa, vai ne? Neviens jau netais tā galva, vai ne? Kaut ko tādu, vai ne? Visi baigi forši, un neviens Šāds beigšu frīkāt vēl. Frīku, nu, jā, vai ne? Kad tas ir bijis? Nu, kad kāds ir sācis viena no miljonas reizēm, vai ne? Okay, nu, katram tā ir gadījies, kaut bišķī pasmird vai bišķī kaut kas tāds. Bišķi pasmird, vai ne? Bet vienkārši, jā, man arī bijis tajā parastajā Liepājas bombzenes, tur tiešām bez apaviem, kas tiešām smird, vai ne? Bet tas man netraucēja tik daudz, ka man pasaka brauciena īpašajā Lux Express, kur visam vajadzēja būt super fancy, man pasaka to, ka es nedrīkst lietot alkoholu. Jūs esat braukuši to Lux? Viņi tev teica, ka, nu, lai nelieto alkoholu, tāpēc esmu tieši man domā. Jo viņš tieši šeit. Nē, man bija tieši tas brīdis, kad es apsēdos, es esmu tā ļoti pikts, ķipa, jo to, ka man ir blakus sēdētājs, un pēc kāda neilga laika es jau tā kā esmu to savu dzērienu, nu, saku to maisiņu, tur savu bulciņu smuki nolieku, vai ne? Austiņu smuki saprauju. Maisa zivī mēģinājām. Visi tā kā normāli. Un vienā brīdī bam, ķipa, vienkārši man šitā informācija, ķips, nu jā, man bišķi, Tev actually likās, tas bija target, tad varbūt viņi ķipi ierodzīja? Nu, tā, kad es jau esmu braucis jau vēl 3 reizes, zinu, ka tas bija tā kā, nu, tāds standarta, ķipa, procedures, ko viņi tur pasaka, vai ne? Bet tā kā pirmajā reizē man tiešām likās, wow, pretīgi. Bet tad nebija kā motivācija, jo es dabūju tiesību pirms 8 mēnešiem. Forši? Es ienīstu braucu Kuldīgi un atpakaļ autobusu. Ja tu sēdi bez tūs, tu vari dzert un ēst, ko tu vēlies. Jā, tev jau neviens tev neredz, tev nav kas pasaka, ķip. Nu, jā, mēs jau pirms runājam, nu, neesmu šoferis, neesmu šoferu tips, nu, man tas viss... Tur stopēt un tā kā darīt tajā mašīnā, kas tev paņem, ķip, to pašu. Jā, ok, bet... Cības vilkt ārā. Jā, nē, tas ir normāli. Dāsakas atstāt. Bet tur jau tur normāli cilvēcis. Jā. Šlēsar nodi. Ko sāk pa politiku riktīgi runāt, jo. Man bija arī šlēsars, viņu pūnu redzēja. Man actually nepatīk tie cilvēki, kas tajā, es bieži vien izmantoju to opciju Facebookā grupā, kad tā mašīna, nu, braukt Rīga Liepāja, tāds prikols, un tur ir tādi cilvēki, vai nu viņi tev atpazīst, vai viņi vienkārši ir šausmīgi runātīgi, un tad viņi grib uzzināt visu un pastāstīt visu, un tad kā tās 3 stundas būtu labāk braukt sa Luxu. Ka man tur borzīja par alkoholu. Nu, ir bijis arī tā, ka nu, tiešām nevar aiztaisīties. Tu esi daudz slavens, ka viņi tev sāk jautāt, kā tev iet? Vienkārši viņi sāk nu, tādu tipu kaut ko piekasīties, nu, kaut ko, nu, nevis piekasīties, bet kaut ko jautāt, kaut ko tādu, kur man nav atbildes, nu, kaut ko šausmīgi iztirzāt, grib, lai es kaut ko iztirzāju. Nu, un tagad ir kaut kāds, nezinu, rīts. Kā ir tēlojot, ka tu esi uz skatuves un ka tu atšņorējusies, kurp, kā tas ir? Moš tavā 6 maliem pietiek, tas bija pisi. Es samaksāju 5,57, jā, tā kā veid man mājās. Tā ir pat cilu 41, Varbūt man ir vairāk jādzer tajās braucienos. Es nezinu, kā. Ripa jāfaņā. Jā, varbūt tad man pastāst, paga nebrauci kā ātri. Tad, zin, kā iečilojam vēl bišķīt, jā. Nu jā, nu ir tā lieta, ka gribās parunāties. Un ir jau forši, bet nu tā, ka jā, ja tev... Cik maksā ietielās Facebookā? 10 eiro pārsvarā, man liekas. Kuldīgi maksā 5 eiro. Ir tuvāk. Jā, Kuldīgi ir tuvāk. 10 euros. Ir dešuks, bet nu jā. Tev labāk mīties vēl spēku. Bet jā, tie paši autobusi tāpat ir dārgāki tagad tur. Kaut kāds ir Liepājnieks, ir ok, 95, bet tas pats dešuks. Jo. Vispār es gribēju bringot ap Dāvidu Krūmiņu, pirms tam pieminēju. Viņam bija ļoti labs weekends iepriekšējais. Viņš bija Holī krāsu festivālā, viņš tā kā bija kaut kāds storijas, viņš kaut kādām, tur nezinu, kādām 16-gadīgām meitenēm nofočējies. Tā kā esmu Holī krāsu festivālā. Nākamais storijas, viņš kaut kāds pamastās ar pohaids, kaut pārplēst roku. Viņam zaļa krāsa, viņš tā kā parubījies drēvēs ar visu krāsām, un visu roku pārplēst. Tā kā, nu, tu redz, viss vaļā, pilnīgi. Un, jā, tur burtiski iet, tas ir kaut kāds, es nezinu, bērnu, 14 līdz 16 festivāls. Jāiks. Un viņš pēc tam aptika kaut tamponu aplika, un tad kaut kādu vienkārši salvets vai kaut kādu plāksteriem, un viņš gāja dienā ar kaut kādu atvērtu. Un tur mūzika skan un cilvēki krāsām? Kas tas ir tā kā es neesmu bijis. Tas ir indiešu tradīcija, jā, viņiem patīk kā visiem mētāties krāsām. Jā, okay, nu, tā var būt, jā. Kaut kāds
kaut kāds. Viņi jau kaut kurī tur mētājās, ne? Nu, gan jau kaut kāds kurijas ar dažādām, tur biešu karijas un tad kaut kāds tāds. Bet, kad Dāvis Kromiņš atgāja ido pa galvu 2 klasniekiem daudz. Jā. Kas nahuj, vakar bija, bļā, filma, bļā. Kas notiek? Viņš ģipa runā ar kādām 16 gadniecēm pārdēries, atnāk kaut fujektu. Nu, ko tu esi? Čau, vesi. Vēl pats nokrīt kaut kā sasidās. Lūdzu, pāri malā vienkārši. Tu esi ļoti agresīvs. Bļā, tu vēlies kauties? Esmu bijis leģionārs. Tu vēlies izaicināt leģionārs. Jūs paši esat apmeklējuši to pasākumu? Kur? Krāsu festivālu. Tu to izbaudīji? Nu, bija labs. Bija ļoti jocīgi. Vienīgais, kā varēja pamēst, tās kameras bija kaut kāds 14-gadīgs meitenes. Tas vispār ir legāli, ķipa, ja tur... Es saprotu, jā, Ivar, tu biji pagājuši gada to Trako TV uz Holī festivālu. Jā, Trakais TV bija Holī festivālā. Viņš tur vienkārši stāvēja malā, un viņš tā kā ar saviem bērniem bija, un viņš visu laiku, viņš uzvedās tā kā bērnšķīgākā bērnu. Viņš tāds, skibidī lietas, ja viņš teica tādu, un tā kā. Es esmu dzirdējis, ka Trakais TV ir jums kaut kāds mīļš karakteris, jā? Es viņu pats nezinu, bet es zinu, ka jūs viņu esat pieminējuši vairāk kārt. Viņš tiešām ir. Tas ir tas, kas dzīvo šķūnī, ķipa, jā, tas, jā? Pats, jā. Okay. Es nezinu, kas viņam jauns nolicis pa mēnesi. Tagad neesmu bijis tiktu kā kādu mēnesi. Nezinu. Kas jauns, manā algoritmā viņš nav. Bet tas trends tiešām ir, ka viss paliek tumšāk un sliktāk. Un tā kā viņš lēnām pazūd, jā. Pazūd. Un ko darīs visi tie TikTok cilvēki? Jā, tur viss jauni. Es domāju, ka ir bezgalīgs daudzums cilvēkiem, kuri lēnām ir kaut kāds noriets. Bet kur viņi bija pirms tam? Kur viņi bija pirms tam, pirms TikTok? Kurā Facebook laivā? Facebook laivā? Jā, nē, burtiski Facebook grupās. Tu viņus TikTok pārgāja pirms kādiem 3-4 gadiem. Tas bija. Okay. Bija jau tas Facebook grupas, bija baigi liels. Okay. Tas Lotārs, seks, flirts, 18, Anglija/Īrija, 18 plus nāciet laivā. Man patīk arī cists, 1, 2, 3 Telegram grupa ir pārvērsies par kaut ko līdzīgu. Tur ir kaut kāds cilvēks koļās tagad. Tur kāds aicināja kaut kādus 100 cilvēkus, no kuriem 50, man liekas, kaut kādas sievietes virs 40. Un tu viņi sākumā ņirgājās pa viņām, un tagad viņi kaut ko koļās pa viņām. Es īsti nesaprotu. Pievienojiet man. Es tikai lasu no sauķi, bet neviens nezina, ne tev, ne mani tagad. Jā, viņi vispār nezina, kas tas ir. Man nav nekāds saka. Ir pa brīdim kāds pasakot, man patīk biza vaļā, or something. Kas pilnīgi ārpus konteksta. Kas nahu Ivars un Kārlis? Es koļošu šeit 42. Es ielieku epizodu, burks 0 reactions. Tāds kā turpinās kaut kāda saruna, kur nodies kaut kāds sievietes nudes. Stop spam, please. Kāpēc savus video spamo? Kur 40 fuja koļās, kad vientuļā Anglijas sieviete. Atmauc uz Latvijas, izmaksāšu biļeti. Vēl tā kā nodiršot, tas stulbo pretīgo. To es esmu, bet es to pīstu. Viņi tād, beidziet, ko jūs kaut kas smieklīgi. Tu man lūteni, jā. Mums jāuzsaic tā kā VIP, mums vajag tierus taisīt, un tā kā pa 20 eiro tiks, jā, tā, varbūt tā kā piramīdas struktūrā mēs varētu tā kā. Un tad augšā tu tiec super elite, nezinu. Tu vari shadow raitot podcastu, nezinu. Jā, nē, tur vajadzētu tikai cilvēks, kas ir apsēsts ar mums pilnībā, viņi tādi kaut ko. Kāds Kārli, kā tev patīk, cikos tev patīk iet stoletīt parasti vai kaut kas tāds. Bet tu biji dažkārt augstās, un šis nav īsts cilvēks, tā kā tu uzspēji. Man kā tā būs kaut AI bildi. Bet ne tagad tā kaut kāds īsts cilvēks. Kaut kāds sievieti no Jāgavas 2 dēliem. Čau, kā jums iet tas? Ko dara? Jā. Varbūt mēs dabūsim kādu jaunu skatītāju no tā. Kas tā vispār par grupu? Kas tas īstenībā 3? Tu esi kā Jānis Lotārs. Tu esi vienkārši kā Facebook grupas vadītājs. Pirmās kāzas, viņš ir 3 grupās. Jā. Pirmās kā aprecās 2 cilvēki. Jā, iekšā tur. Jā, tas būtu super. Jā. Nē, bet tā es biju kaut kādā, tajā bija tas Kimela kvartāls. Zinu, tagad bija atklāja jaunā kvartāls. Tas ir Latvijā? Jā, tas ir mums būs moškā live bizē vaļā pasākums. Kimela kvartālā? Nākamā mēnesī. Jums būs kaut kāds kopā? Tā bija autentika vai kas? Tur bija autentika, bet tā vieta vēl ir tā kā lielāka, paplašinājusies ar visu to...
nojauktas sienas, un tad tur viss. Tas ir tur pie Valdemārijos. Tas bija tas, kad Ozols. Varbūt redzēs, to jau Ozols. Tas ir pie sastās, ķipa. Jā. Okay. Nē, nav pie sastās, bet tas ir... Tur vienkārši tukšs laukums bija vienkārši liels. Pie Tur Bērnu pasaules. Bija kaut kāds vests, jā, bet tas ir pie Bērnu pasaules, vai ne? Nu, nē, tālāk. Nē. Tas ir tālāk, bišķiņ. Tas ir tālāk. Ok. Jā, zinu. Jā. Bet jā, tur bija kaut kāda cista 1, 2, 3 Telegram grupas cilvēki. Es tā kā sarīkoju rādu no grupas cilvēkiem. Un viens džeks teica, tu man nobanoji no grupas. Un tad viņš tā kā runāja ar kādām 2 meitnēm. Viņš teica, es arī esmu grupā. Vai viņi bija 40 plus? Actually, kas? 40 plus cilvēki tie bija? Nē, tā meitnēm bija kaut 20 gadi. Jā, un tam čalam bija kaut kāda, es nezinu, cik viņam gadi. Es negribu pateikt nepareizi. Viņam bija bārdi, viņam bija vairāk. Saugaņā, jā. Viņš ierosināja, ka mēs varētu paņemt skābi podkāstā. Labs padoms, jā. Varbūt mēs varētu tā. Tas bija cits, bet cilvēkiem patīk ierosināt, ka varētu skābi paņemt podkāstā. To dzirdējis vismaz no 3 dažādiem cilvēkiem. Bet es nebūtu vispār inčīgi, starpsīt. Mums būtu interesanti, jā, bet tiem cilvēkiem... Jā, es nezinu. Būtu kā Jobans, tāds, tu jūti šito emociju, vecīt, tu jūti tā. Kaut kur aizgājuši projām un mums būtu. Nē, mēs paņēmām vienreiz sēnes 100 tonnās. Tieši operators arī bija. Mūsu operators bija viesis 100 tonnās toreiz. Bet tad, jā, mēs beidzām pēc kādām 40 minūtēm. Mēs tā kā... Mēs vienkārši aizpeldējām kaut kur un bija tāds, jā, varētu beigt podkāstu, puspējot cīgu un tā kā skatīties kāds video, vai ko tādu. Nu ko? Laiks doties atkal uz masterfoto, paņemt tehniku priekš podkāstu. Ejam! Jā, mums patīk, ka Kārli, mums sajūt, ka mums ir pa maz skatījumu, tad mēs pērkam botus, jā, vismaz 9% ir boti. Vai tie skatījumiem ir labi? Kaut kad pirms pāris gadiem pamēģinājām, kā ir nopirkt Instagramā sekotājs, vai ne? Un kaut kāds, tur bija visāds paketes, vai ne? Tur bija par 20 eiro, vai ne? Kaut kāda pakete, kas ir kaut kāda, nezinu, tur 500 sekotāji, jā. Ņem sev vai kodam? Mēs vienkārši skatījāmies, vai tas vispār ir iespējams. Mēs vienkārši tā kā research taisam, vai ne? Un viens no tiem maniem čomiem izdomāja, ka viņš paņems, kaut kādā vai vienkāršo paņemsim tur pa 10 eiro, nezinu, kaut kādi tur 250 sekundes, kaut kāds elementā, mazākais, kas tur bija. Ja? Un viņam pēc kādas nedēļas nekas nenotiek. Skēms, mēs kaut kādā nepareizajā saitā pastījāmies. Bet vēl pēc 2 nedēļām vienkārši dienas laikā kaut kādi indiešu profili sāka vienkārši sekot. Bet viņi pēc tam arī super ātri pazuda. Un tie jau tā kā nav īsti tie tur, un tas tā kā īsti laikam neko nedod. Bet kā tas Mairis Briedzis tos sekotājus nopirka? Mairim ir ļoti daudz sekotāju. Kuru saitu viņš izmantoja? Ir, var. Man viens čoms arī viņš tagad mēģina izsties Instagramā, sekoja tā T-Bone. Man arī sekoja. Es gan tur neko nelieku. Viņš bija sapircies un viņam palika tie laiki un viss tāda arī pa diezgan lētu naudu. Es domāju, ir liela atšķirība, cik kvalitatīvi ir tie boti. Vai tev tur būs Jessica un James, vai tev tur būs kaut kāda tā kā pilnīgi random. Un arī tādi, kas tev, šajā gadījumā bija tā, ka viņi piesako un bez tam viņi vienkārši tika dzēsti profili, līdz ar to tie sekotāji tev pazuda. Jā. Tā kā viņi savu darbiņu izdarīja, bet ar to arī viss beidzās. Bet ir ļoti viegli tos botus taisīt tādā garā. Kas tur ļoti easy. Bet kādam ir jātaisa tie e-pasti vai ne, un vispārējais. Tas arī ir baigi easy. Principā ir vienkārši tāds mājaslaps, tu vari tur kripto arī samaksāt, ja kaut kāds maksās 1 eiro, tu vari uztaisīt sev e-pastu, un ar to e-pastu tu vari visu uztaisīt pa lielam. Vienkārši tas, kas tev atnāk, tu basically, tu reģistrējies, un tu paņem kaut kādu fake numuru, un tad no tā numura atnāk kods, un tu viņu vienreiz izmanto, un tas viss, tu tā kā esi jau uztaisījis kontu un tālāk. Protams, ja tev vajag recoverot pēc tam, tad tas būs grūtāk, tad tev vajag kaut dārgāku opciju pirkt, lai varētu. Tas būtu permanent numurs. Tam mums jāvien, ka Liepājas teātra aktiešiem vienkārši kaut 250,000 laika no visām indiešiem. Visādi, fuck, we love him. Kaut kādā random bildē, un pat tie sekotāji, man tur kaut 500, ja tajā Instagramā, un tad pēkšņi... 20,000 laika.
tūkstošiem fire emoji vai kā acu emoji. Bet ar kaut kādu labi, ne ar bildi visticamāk, bet ar kaut kādu video es to varu pat panākt. Es ielieku kaut kādu rīlu vai kādu savu video, un tad viņš pēkšņi kļūst viral. Mazums tur kaut kāds actions, vai ne? Un tad tas tā ir actually, bez botiem. Kad es ienīstu Pakistānu. Es mīlu Indiju un ienīstu Pakistānu. Jā, un es tur pie kaut kāds Latvijas parasts baltais, bet skatoties no malas, es tiešām esmu vairāk Indijas pusē, un Indija ir liels valsts, un ir superpower būs līdz 2030. Es esmu balts, blonds, bet es mīlu Indiju. Jā. Un to var redzēt manās brūnajās acīs, ka man tomēr ir tā mīlestība. Kur Indija stāv Irānas jautājumā? Jā. Es nezinu. Indija ar Izraēlu, Pakistānu ar Irānu. Jā, viss loģiski. Yep. Jo Pakistāna ir musulmaņi. Kāds tev domas par Izraēlas? Malači. Kāds domas par musulmaņiem? Es varu pateikt tā pavisam vienkārši. Es tā kā zināju, ka vispār tie send, tur kaut ko mauc savā starpā. To es biju dzirdējis, tā kā vai ne? Sandflick. Bet... Tā kā tieši šie Roberto Meloni, Gokuls, vai to Indiju, to Life in Latviju, viņi laikam sauc Gokuls. Un arī Felipe. Jā, kā viņi visi vienā lapā. Tieši pa līgo svēkiem runājam. Bet, un tad es īsti nesapratu, kāpēc viņiem ir jātaisa kaut kāds jauns beefs savā starpā, vai ne? Es viņu vietā tā nedarītu, es atrisinātu iepriekšējo beefu un ar to arī beigtu un tā kā pievērstos kaut kādam ūdenim. Ūdens attīstībai, kuģi attīstībai. Nezinu, kaut kā tā, lai tur bija šī tā, lai mēs gribētu tur visi braukt un priecāties un baudīt visu to, ko viņi var piedāvāt. Kanalizācija ievilkt visur. Nezinu, kā viņiem tur ir, neesmu tur bijis. Es par to visu kontinentu. Man ir viņi vienā kaut kādā tajā. Es godīgi saku, baigi nešķiroju. Man vienkārši likās tā. Es zināju, ka viņi bīfo, bet nafig viņi tur bīfo vēl kaut ko izdomāja. Tev patīk ap divi bildes? Jā, man pirms tam gan nebija Izraela, tāds. gan Irāna, abas divas ļoti mīļas valsts. Man viņas, visreiz varētu teikt, ka viņas abas divas man ir tā kā pofīgi valsts. Es nezinu neko pa viņām. Man nav nekas tur tāds tūs. Šitais tas, par ko tu runā, vai ne? Šitādi cilvēki realitātes šovos. Un tas ir mēs fake. Mēs tagad skatāmies uz playboyiem pa lielam. Pārāk smuki. Un viņi tādi saliek, es gribētu tādus vienkāršos cilvēkus, bet arī, šitas vispār crazy, temats, Olimpiskās spēles vispār arī vajadzētu būt ar vienkāršiem cilvēkiem. Es pilnīgi piekrītu. Jūs esat to runājuši, Kad vienkārši, kad mēs uztaisam Latvijā, mums ir saraksts ar labi, mēs tur uztaisam kaut kādu sarakstu, kas mēs esam kustības spējīgi vai ne, un rīcības spējīgi, domāt spējīgi. Reku Ivars, Reku, viņš tur pārstāvēs kaut kādu pludmales volejbolu šogad mums. Un viņi saliek kopā ar Emīlu, un tāda visi random, visi mēs sūtam. Un vienkārši, kas tur mums ir tie randomēs cilvēki, kas tur vispār var Latvijā būt, visi kaut kā tur kaimiņu Bīrutu paņemsim no tur, no kaut kādas tur Mazpils, un vēl kaut kurienes paņemsim cilvēks, un viņi visi pārstāvēs mūs tajā sporta veidā, un man liekas, tās olimpiskās spēles būtu daudz efektīvāks. Un nolaiž vienu kaut kādu Igoru tur pa tom slalomā iekšā, un kā viņš tur dur, tā viņš tur dur. Un ar mikrofonu ar kaut kādu live, kāpēc? Un viņiem visiem super lieli honorāri, ja viņi tur kaut ko izceļ vai vismaz nofinišē vai tiek līdz beigām. Visam katram būtu sajūta, ka es varētu arī būt. Jā, un visu, ko mēs darītu, visu savu dzīvi gaidam, ka mūs izsauks uz tām olimpiskajām spēlēm. Tur arī tā kā trenētos, droši vien palielināt kaut sportiskumu. Protams, tas būtu ideāli. Mums kā mazai valstī vispār būtu liels chance, reizi tā kā dzīve, ka būtu, piemēram, reizi tur katrā otrajā tev tur var iesaukt, vai ne, ja tu esi tur bijis, vienalga. Tā kā tev būtu iespēja arī tā kā tikt vēl vienreiz tur, vai ne. Man liekas, ka tas būtu superīgi. Tās būtu olimpiskās spēles, nevis tur kačājies visu mūžu noskrien un tad kā nice, vai ne. Tur varētu būt tā kā par rajoniem, varbūt ar kaut kā tur Mārupas komandā, vai kaut kas tāds, nezinu. Mārupa pārstāvēs, ziemas sporta veidus, vai vienalga, kas tur cilvēka rūjiena pieņemsim vairāk,
tiem liks slidot. Mēs varam uztaisīt vienkārši savas sporta spēles starp čomiem, tā kā kaut kāds viegla atlētika un disciplīna. Jā, bet mēs jau esam tādi diezgan tomēr fit, vai ne? Mums būtu interesanti, ka mēs varam beitot par underdogi. Nu jā, kas tā kā, jā, un tad viņiem ieliek iekšā kaut kādā, nezinu, bobslai komandā. Jā, un tas būtu kaut kas ļoti, tā kā tur varētu daudz ko betot, un es domāju, kaut kāds LV bet, un tiem, kuriem ir dafiga naļiks, viņi varētu mierīgi nosponsorēt. Es domāju, ka viņi bankrotētu visticamāk tur tajā. Nauda ir. Jo ko mēs zinām no kaimiņa Igora, cik viņš ātri var 100% sprintu uz katru disciplīnu, tā kā būs kaut 30 betotāji, tā kā tev vajag uztaisīt apkārt infrastruktūru. Liekas, ka visi betos tādā ziņā jau. Tur varētu visu sarunāt arī ļoti labi. Tur visu var sarunāt, un tur nevienam nebūtu pat īstenībā tas lielais koifs, jo viss tā kā vienā. Tu redzi, ok, labi, visticamāk šī vecā sieviete nenoskries pirmā, vai ne? Par to mēs nebetosim, bet izrādās, ka viņi kādreiz skrēja bērnībā par fanu. Igoram bija samaksās, lai viņš neuzvarētu. Jā, un Igors tāds fit, celtnieks, vai ne, viss kārtībā, vai ne? Bet ne, Igors, diemžēl, jā, ir uzpirkts. Skatījos kaut kādu Igaunijas futbola līgu, un tur tā kā kaut kāds čūks savos vārtos. What the fuck? Ir tie videoklipi, viss. Tas ir... Ja tieši smējās par ko Igauņu futbola līgu. Prieks, ka pa Latviju arī ir kaut kādi video, bet tā kā ir tas mīms par Igauņiem. Jā, bet es to kas ir viņiem virslīga Igauņiem. Jā. Tas virslīgas skatos. Man mīļākā komanda ir Tukums. Wow. Tāpēc, ka pirms 2-3 gadiem viņi laikam pievienojās virslīgai, un es, protams, esmu vienmēr bijis dzīvē par underdogiem. Man tas vienmēr tā saista. Un tas, ja viņi pēkšņi kaut ko uzvar un neizkrīt uzreiz ārā, mans bija tāds nice. Un tad jau pēc tā pirmā sezonas man uzdāvināja Tukuma fanu kluba, futbola kluba šāle tādu, jā. Wow. Jā, un tad man ir tāda šāle, kas ir pakārta goda vietā mājās. Kā tu dabūji tā šāle? Jā, es vienkārši pēc šādā sarunā ar tevi, es vienmēr to uzgājos futbola tēmas, es to neslēpu, es to vienmēr tā kā cienu. Un, jā, tā kā pasaku. Arī, super. Lai gan Tukuma vispār nekāds sakars nav, vai ne? Es esmu pāršreiz bijis. Un, lai gan arī tās pāršreiz, kas es biju Tukumā, tur kinda viss safe ir bijis. Es gribēju, protams, satikt šito TK mafiju, vai ne? Bet es nezinu, vai viņi ir aktuāli vēl. Man liekas, ka vēl ir. Jo es dzirdēju tos pirmos tos trekus ķipa, vai ne, kas tur bija, vai ne? Viņi, protams, uzspridzināja visu internetu. Tie man patika. Tas ne saldais, man patika tas. Mans brālēns pārveda marihuānu no Lietuvas uz Latviju. Viņš saņēma. Es noliktu no 5. stāva, paliku dzīvs. Jā, tas viss ikonika. Jā, Hudā kapucē ar augsts ir. Lietus, jā. Zem tilta, zem lietus. Man bija pāris vārdi jāpasaka vēl. Piedod. Glīzi, runa, piedod. Jā, tikmēr, kamēr tu meklē, es domāju, mēs varētu lēnam tojoties beigām palasīt kaut kāds anekdots. Es zinu, ka Kārlim patīk joki, viņš arī tās ļoti excited un ļoti aktīvs šobrīd. Ļoti skaidrā. Glīzi, varbūt Gīzi. tā joks pasādīšu tikmēr kaut kādu, es random. Jā, ideāli. Nevis mums jālūdz Dievs, bet Dievam jālūdz, lai mēs vēl kādas nedod Dievs muļķības nesastrādātu. Wow. Skaisti. Viens tāds. Nākamo. Mīļā, ko tev dāvināt dzimšanas dienā? Ak, es pat nezinu. Kaut ko maniem skaistajiem pirkstiņiem. Tā tad čipšus, ja? Jā, šis man patīk. Jā, šis man patīk. Aiziet tālāk. Paņem kaut kādu garāku. Āfrika pieminēt. 21. gadsimts. Ekspedīcija uz Āfrikas džungļiem. Zinātnieki uzrunā cilts vadoni. Mēs esam zinātnieki pētnieki. Vai jūs varētu nolīgt nesējus un karotājus apsardzēji? Virsaitis priecīgi berzē rokas. Paskatīsimies, kāda zinātnieki jūs esat. Kā šeit datorim palielināt fonta lielumu un vispār tas satelīts pašvaki internetu dod. Wow. IT joks. Jā. Tā, vēl pēdējo kodu. Watchvies pēdējais. Nē, tas ir pārāk slikts. Vai man pārāk slikts? Es gribu garu. Kabinetā pie direktora. Bērziņam alga ir 1500, bet man tikai 1000. Kāpēc?
Bērziņš pie mums strādā 5 gadus, bet tu 1 gadu. Lūk, būs darba pieredze kā bērziņam, pacelsim arī tev algu. Pēc 4 gadiem. Es jau 5 gadus strādāju, kad algu pacelsiet? Es taču teicu, tad, kad darba pieredze būs kā bērziņam, bet viņš pie mums jau 9 gadus strādā. Tas ir vienkārši asprātīgi. Direktors Malons, man prieks liels, ka tā ir. Aiziet vēl. Žurnāls izlasīts, vai tev ir kas, ko vēl pateikt? Par žurnālu? Nē, vispār vai. Man liekas, tu tūlīt aizīs kaut kāds šautauts. Nē. Tur bija pāris, ko gribēju, lai es pasaku to, es ar tā klusiņām arī izteicu tos pāris vārdus, viņš vienkārši priecīgs tagad būs. Jā, to es izdarīju. Nu ko, man prieks, ja mēs tā kā uz beigu pusi dodamies, vai kāds mums vibes. Vispār ir cool. Ko es jums vēl pateiktu? Man patīk, ka šodien ir highlightot šos mākslas darbus. Šodien viņi ir tādi ļoti koši. Iepriekš mēs bijām dzīvoklī tādā, tagad mēs esam jau bijām manā dzīvoklī, tagad mēs esam šeit. Es esmu citā telpā, man patīk. Es jūtos kā, krāsaini. Jā, mūsu dzimtenes sirdī šeit Rīgā. Varbūt parādi vēl šito, varbūt kamerā neredz tāds inčīgi, kaut kāda milzīga. Meitenīte, kaut kāda alt meitenīte. Liepājā ļoti daudz karakteru šitādus var redzēt. Jā. Liepājā ir arī tāds alt cilvēki. Ir. Nē, bet jums jau tā māksliniecis tur diezgan tie ļaudis ir, man šķiet. Jā. Ir. Nevar saprast, būtu jau labi, ja varētu saprast, kad ir tā māksla vai ne, un tad, ja es tikai to visu saprotu, un tad, kad ir tā kā pa vidam, tad es atkal bišķīt samolstu, un tad es atkal pēkšņi neko nesaprotu. Jā, un tad es tā kā, man jau gribās tā kā, tomēr tas ir tā, tas ir šitā vai ne, un tad tas ir kaut kas cits. Tā kā viss konkrēti. Paldies, dārgie klausītāji, ka klausījāties CIS 123. Mēs droši vien aiziesim mazā atvaļinājumā uz kaut kādu, kamēr es būšu Balkānos. Un vēl būs Jāņa arī un tādā garā. Tā kā droši vien būsim atpakaļ kaut jūlija vidū. Daudz viesu idejas. Tā kā, paldies par klausīšanos. Tiksimies jau atkal nākamajā reizē, pēc kādiem 2-3 gadiem. Kad tu būsi Rīgā nākamreiz? Ar teātri? Ar teātri būšu augustā, 15. 16. augusts, latviešu raķetes. Visi ir nopirkts, diemžēl, bet mani varēs satikt Saldo 21. jūnijā. Tas būs gan jau pēc tam, ka jūs šito dzirdēsiet. Jā, dodiet man ziņas, diemojiet, ja uzrakstat, baigi nepārspīlējiet, mēs atkal tiksimies kaut kad vēlāk. Paldies jums kungi par šo vakaru. Paldies, ka es esmu bijis šeit. Reiz kā atbrauc. Paldies. Dosimies tālāk. Peace out.